Sieviešu virslīgā pie kārtējiem panākumiem tiek Rubene un RSU. Rubene 1 nostiprināja līderu pozīcijas pirmajā līgā, Burgdorfas Wizards samazina izredzes iekļūšanai play-offos. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News dabūjo podkāstu, kurš šonedēļ atzīmē savu pirmo apaļo jubileju. Šis ir 10. mūsu raidījums, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Pagājušajās brīvdienās sieviešu virslīgā notika divas spēles. Sestdien Rubens savā laukumā ar 11-6 pārspēja Ķekavas Bulldogus, savukārt RSU viesos ļoti sīvā cīņā ar 5-0 atstāja sausā Ķekavu. Spēlē, kura notika Kocēna sporta namā, neliels teritoriālais pārsvars piederēja Rubenei, kas pirmajās 10 minūtēs guva 5 vārdus. Otrās trešdaļas sākumā Inga Amitera nedaudz sadeldēja Kocēna klubu pārsvaru, pirms tam vārdus guva Baiba Juruša, tātad 6-2, bet perioda otrajā pusē Edīte Bankava ar 2 precīziem metieniem panāca 8-2. Mača pēdējās 20 minūtēs Rubene guva 3, savukārt Ķekavas Bulldogs 4 vārdus, tātad 11-6 gala iznākums. Interesanti izvērtās arī otra spēle, kurā FK Ķekava savā laukumā uzņēma RSU. Bija vērojama saspringta cīņa, abas komandas centās veidot ļoti ātrus pretuzbrukumus, vienlaikus mēģinot nepieļaut kļūdas. Diemžēl jāatzīst, ka mačs izvērtās diezgan mazrezultatīvs. Pirmajā periodā vienīgos vārdus guva Luīza Biļīdska. Turpinājumā viesu komanda nedaudz uzlaboja savu metienu realizāciju, gūstot 3 vārdus, bet pamatlaika izskaņā ar precīzu metienu atzīmējās Līga Garklāva. Lai nu kā, bet uzvara paliek uzvara, un RSU florbolistes izcīnījušas vēl 3 punktus turnīra tabulā, vēl vairāk nostiprinoties līderu vienības statusā. Piebildīšu, ka video apskatu no spēles FK Ķekava RSU jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Aizvadītās nedēļas nogalē notika 4 spēles pirmajā līgā sievietēm. Rubene 1 viesos ar 11-4 pārliecinoši pārspēja Rīgas Lauvas, Liepū sestdien pieveica Krustpili ar 12-6, bet nākamajā dienā piekāpās Ķekavas Bulldogs florbolistēm ar 5-8, bet Irlava Tukums svētdien ar 6-1 pārspēja Krustpili. Pagājušajā svētdienā Diānas Isjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards izbraukumā tikās ar FB Raiders DBR. Isjomina izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli, taču viņas komanda piedzīvoja zaudējumu ar 4-7, tādējādi pamatīgi apgrūtinot izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs. Pat labam Burgdorfas Wizards ar 9 punktiem ieņem 7. vietu, taču līdz 4. vietā esošajai Red Ants Richensberg klubu šķir 13 punkti. Jāpiezīmē, ka regulārajā čempionātā atlikušas 9 kārtas un Isjominas komandai jāuzvar vismaz 5 spēlēs, kā arī jācer uz sarkano skudru zaudējumiem. Zviedrijas 2. divīzijas čempionāta Gotlandes grupā Kristīns Brants un Laumas Išņevskas Endre IF Angdam A viesos ar 6-1 pieveica Klintehamns IK komandu. Višņevska rezultativitātes punktiem neizcēlās, savukārt Brante atzīmējās ar precīzu metienu. Jāpiezīmē, ka Zviedrijas 2. divīzijas spēlē Zans Klabers Krafstedens IBK Oskaršām ar 3-4 viesos piekāpās Orlokstādens IK komandai, taču pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Klabera veselības problēmu dēļ uz laiku ir pārtraukusi savu florbola karjeru un visticamāk šo sezonu neatgriezīsies savas komandas sastāvā. Taču vienlaikus Klabera atzina, ka florbolu pamest viņa negrasās un cer vismaz 1 sezonu vēl nospēlēt.
Aizvadītās nedēļas nogalē notika 11. kārtas spēles Čehijas ekstralīgās sievietēm, taču viena no cīņām bija īpaša. Mačā, kurā savā starpā spēkāji mērojās FBŠ Al-Invest Džiklava un Brno Židenice, pamatlaiks un pagarinājums noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0-0, kas ir rets gadījums florbolā, tīpaši top 4 valstu čempionātos. Pēcspēles metienu sērija gan neievilkās, uzvaras bulīti realizēja Martina Svobodova ar pirmo metienu. Pārējās 11. kārtas spēlēs pie uzvarām tika Aspers Šumperk, Olomuts, Val Viktovice, Bohemians un Herbadent florbolistis. Rezultātus jūs varat aplūkot mūsu Twitter kontā twitter.com/florbolnewsw. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Šonedēļ sieviešu virslīgā paredzētas 2 spēles. Viena no tām paredzēta šo trešdienu, kad FK Ķekava uzņems Rubeni, savukārt decembra 1. dienā notiks Ķekavas derbijs. Turpināsies sieviešu pirmās līgas čempionāts. Jau šovakar savā starpā spēkiem mērosies FK Ādaži un Rīgas Lauvas. Sestdiena Lauvas dosies uz Irlavu, bet svētdien Ādažnieces uzņems Rubeni 1. Nedēļas nogalē sāksies jaunatnes čempionāts MU16 un MU12 grupās. Anita Šēnas Endre IF Angdam Oldīs cīnīsies pret Hansa Hoburg, savukārt Kristīnas Brantas un Laumas Višņevskas Endre IF Angdam A vēlreiz spērosies spēkiem ar Klintehamns IK komandu. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgs šī nedēļa! Visu labu!